Rīgu padarīt par pieejamu pilsētu. Un tas attiecās ne tikai uz cilvēkiem ar redzamām invaliditātes pazīmēm, bet uz māmiņām, arī uz veciem cilvēkiem. Rīga ir universitāšu pilsēta, bet to pilnīgi nejūt. Un, ja jūs aizbrauksiet uz ārzemēm, uz citām zemēm un būsiet universitātes pilsētā vai parastā pilsētā, jūs tūlītās universitātes pilsētā manīsiet radikālu atšķirību. Visa tā pilsētas dzīve ir ar pilnīgi citu demokrātisku atmosfēru. Tas ir tas, ko pienes jaunatne klāt. Mums Rīgā ir 10 universitāšu, bet to vispār nejūt. Tātad Rīgas pilsētā ir absolūti apzinātiem soļiem sadarbībā ar augstākajām mācību iestādēm. Ir jāpārvērš par universitāšu pilsētu, īpaši ejot pakaļ jaunatnes vēlmēm. Un ne tikai ir jāļauj studentiem gulēt zālienā un mācīties, tur arī Wi-Fi jābūt pa brīvu. Un, ne, pavisam nopietni. Un visur, jā, tur, kur iet studenti, visām šīm lietām, kas studentiem ir vajadzīgas, ir jābūt pieejamām.